Mēs esam 8. klase. Mums nebija neviens skolotājs mums palīdzēt, un mēs uzrakstījām paši mūsu lūgumu. Mums direktore un režisori ir Bete, uzrakstīja šo lūgumu. Un šajās ir viens improvizācijas teātris, kur es runāšu un viņi teātri taisa. Es pamodos sestdienu no rīta un es biju nogurusi. Es biju augšā visu nakti un spēlēju spēles. Es pēdu brokastis un pēc tam es saģērbos. Pēc tam es vilkos lēnā gaitā uz latviešu skolu. Te pulkstenis ir 9:50, un es satieku draugus ēdamzālē. Labi, vai visi ir labi gulējuši? Es gulēju labi, bet es par vienu lietu padomāju. Vai mēs esam labi? Vai mēs varam uzvesties? Mums to jāmācās. Citādi Ziemassvētku pēc es neiedos dāvanas. Mācīsimies uzvesties. Tagad mums jāatdzied. Direktori un visi vecāki nodziedīs dziesmas, un visi skolēni tikai tur imitē, kā viņi dzied. Un pēc tam visi iet uz klasēm. Kad es uznācu uz klasi, ar draugiem mēs apsēdamies krēsliem. Skolotāja arī ienāca un mums pateica, ka mums jāmācās vēsturi un iedod mums uz ko strādāt. Pēc tam viņa teica, ka viņa sāpēja pēdas un viņiem vajadzēja aiziet mājās. Kad viņa bija aizgājusi, mums ienāca jauns aizvietotājs. Čau, bērni! Ko jūs esat iemācījušies? Spēles un spēles? Nāc, būs jautri. Mēs sākam spēlēties. Bija drusku kā laicīgi. Bet mums pēc kāda laika vajadzēja uz dziedāšanu. Mums tik ļoti daudz neinteresēja dziedāšanas, jo mums lika dziedāt dziesmas, ko neviens nezināja. Un kad visi dziesmas bija nodziedātas, tad mēs gājām atpakaļ uz klasi. Kad mēs bijām klasē, mēs tikai runājāmies, jo mēs gaidījām pusdienas, un mēs bijām izsalkuši. Kad pulkstenis beidzot bija 12:00, mēs gājām ēst. Mēs stāvējām rindā, apmēram pusstundu, lai uzsildītu picas. Nebija nekāds dakšas, bet iztika arī vien mažam. Mēs lēnā gaitā pēdām, un pēc tam mēs gājām atpakaļ uz klasēm. Kad mēs aizgājām atpakaļ uz klasē, mēs tā neko nedarījām, mēs vairāk spēlējāmies. Mēs jau bijām noguruši no latviešu skolas un gribējām mājās. Un kad pulkstenis beidzot bija 2, mēs izskrējām ārā sniegā